Sveiciens šajā piekdienas dienā, šajā saulainajā piekdienas dienā, vismaz Kurzemē ir skaista diena, un, protams, ka tā ir nedēļas nogale, tā kā es pilnīgi saprotu, ka varbūt tev ir citi plāni, un arī būtu labi, ka ir citi plāni, vai atpūtā, vai kāda brīva maiņa, vai vienkārši piekdiena ir klāt, bet arī tik jauki ir, kad ir arī iespējams šajā piekdienā dzirdēt vēl Dieva vārdu mācību, ko es tā kā plānoju. Šodien tā kā drusku nopaļot uz to 3. daļu par svētā gara kristību, par runāšanu mēlēs, par to nozīmi, par to ieguvu, par tiem ieguvumiem, kas tie ir pa dziļumiem, kas tie ir pa augstumiem, priekš mūsu dzīvēm, kā mēs varam to saprast tikai ar gara spēku, to satverot ar garīgām acīm un ka Dievs dara dzīvi savu vārdu caur svēto garu un ka mēs esam jaunpiedzimuši kristieši, kad pirmkārt mēs esam atzimuši no Dieva gara, ieaicinot Jēzu Kristu, tas ir tas pirmais solis, un tad tālāk svētais gars sāk rādīt, svētais gars sāk mācīt, runāt, virzīt, viņš dod cilvēkus kādas ceļā, jā, un kas ir no tā kunga, lai vestu tevi tālāk, vestu tevi augstāk, vestu tevi dziļāk, tajā, kas Dievam priekš tavas dzīves. Un es gribu tev teikt, ka Dievam ir liels plāns tavai dzīvei, liels aicinājums tavai dzīvei, bet, tas ir jāiet tas ceļš, tas ir tas ticības ceļš, un Dievs tev to atklās. Un cik brīnišķīgi, ka kādi jau pieslēdzās, slava Dievam par to, tā kā prieks redzēt, un ja mēs tikai kā ticīgie, un kā arī kā mūsu tauta ir, kristiešu tauta saucās, un tāpatās arī daudz citas tautas saucās, kristīgās tautas. Bet ka mēs kā ticīgie, kā kristieši, ka mēs varētu tiešām saprast tos dziļumus, to bagātību, ko Dievs mums ir devis priekšticīgajiem, ka viņš mūs nav atstājis sausus, lai mēs varētu iziet šiem visiem notikumiem, kas ir pretī, un neskaitot arī to, kad nāk veselības situācijas, nāk krīzes, nāk daudz kas nāk un daudz kas būs, bet lai mēs varētu iziet cauri šajā uzvarā, jo uzvarētājs ir tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un tas ir šīs pasaules uzvarētājs. Bet mēs uzvaram situācijas ar Dievu vārdu, un Dievu vārdu svētā gara spēkā, un tā kā skatos, es kādus pasveicināšu, protams, ir prieks Solvitu redzēt, un kaut kur pēc tās bildītes es redzu arī brāli Mārtiņu, un kas mums tur vēl no Zemgalas, kāda meitene brīnišķīgi pieslēgusies, slāpstoša ir, un vēl kurus es tā neredzu, lai Dievs tevi svētī, un esi sagaidošs, un esi slāpstošs, un tiešām vai pirmo reizi dzirdi, vai otro reizi dzirdi, tas nekas lec iekšā, sarmīte vēl parādījās no tālās, Vidzemes jau, bišķi tālāk ir, kā Rīga, Sigulda, Ventspils Sigulda, vai ne, tā kā svētības tev sarmīte, Ilze un Solvitiņu, un arī Mārtiņu, visā, ko tu dari savu tavā ģimene, lai ir svētīti, un ik viens, kas pieslēgsies vēl tagad, un kas padalīsies, arī es tevi iedrošinu padalīties ar šo Dievu vārdu mācību, lai tu vari, lai kāds arī cits varētu tikt svētīts, jo, kā man šodien arī atrakstīja, vakar, šodien nezinu, un arī kādi raksta, un es iedrošinu tev rakstīt, kad brīnišķīgi, godīgi arī atzinās, un es arī aizrakstīju pretī, kad ar to lūkšanu mēlēs, ar to buksē, tā mums buksē, tas prasa laiku, bet tas ir milzīgs iegūms Kristus draudzē, un tā kā tā ir dāvana, pēc tās ir jātiecās, un Dievs ir gribošs dot, un kā es vakar lasīju tās rakstu vietas no vakardienas tiešraides, tā kā es aizlūgšu par tevi īsi. Kungs svētī Tēvs Jēzus vārdā, ikvienu tieši tagad, kurš ir pieslēdzies, kurš pieslēgsies vēlāk, kungs, paldies par katru, kurš skatās, kurš skatīsies vēlāk, un es tev pateicos, ka tavs spēks nonāk, ka tava gudrība, kungs, ka tu dod šo gudrības garu, Tēvs dod šo atklāsmes garu, ka katram ikvienam, kas tagad skatās un vēlāk skatīsies, kungs, ka nāk šī atziņa par tavu pilnumu, par tavu lielumu, par tavu varenību, par tavu vārdu spēku, par tavu bagātību, kungs, ko tu esi ikvienam sagatavojis, un es tev pateicos šodien,
ka tie, kas nav saņēmuši svētā gara kristību, ka viņi saņems šo svētā gara kristību kā runāšanu jaunās mēlēs, jaunās valodās. Es tev pateicos, ka šodien katrs var būt izsalcis un izslāpis pēc vairāk Dieva, un arī tie, kas jau ir saņēmuši svētā gara kristību un runāšanu citās mēlēs, kas ir debesu valoda, ko ienaidnieks nesaprot. Kungs, es lūdzu tev Jēzus vārdā. Kungs, ka tu ved tālāk, ka tu ved augstāk, ka tu ved dziļākā dimensijā, kungs, gara lietās, gara sfērā, jo tu saki, kad Efesiešu vēstulē, kad mani augstumi un mani dziļumi, mani garumi un platumi, ka tu mums atvērsi savus dziļumus šodien ikvienam tieši tagad Jēzus vārdā. Un es tev pateicos par ģimenēm, kungs, es tev pateicos par tuviniekiem, par bērniem Jēzus vārdā un saslēdzies un aizdedzies. Un paldies tev, kungs, ka tu man dod visu gudrību, visu to, lai es varētu pateikt to, ko tu gribi no tā bagātā materiāla, kas man ir sagatavots. Un es tev pateicos, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Vai tu esi šodien sagaidošs? Vai tu šodien slāpsti pēc vairāk Dieva? Jo kā jau piekdiena, ko es pirmī teicu, vienmēr liekas, būs kāda brīvdiena, varēs tur aiziet, varēs tur patusēt, kādas lietas padarīt. Vai kaut kur izdoties, vai ne? Tas ir brīnišķīgi, to vajag. Bet tikpat labi arī, ka mēs sakam, kungs, šodien atkal no jauna. Šodien man atkal vajag tavu garu spēku, tavu garu ielādi, lai es varu iziet cauri tiem soļiem, tām situācijām, kas man stāv pretī, un arī kas nāks varbūt no ienaidnieka. Ja? Tā kā slava Dievam par to, slava Dievam, tā kā paldies kungam. Vakardien es runāju Dieva žēlastībā par to, kāda ir atšķirības starp lūkšanu mēlēs un dažādu mēļu dāvanu, ja? Nepieminot tur tās dažādu mēļu izšķiršanas dāvanu, to tikai es vakar nosaucu tās trīs lielos sadalījumus, kā iedalās vispār 9 gara dāvanas, kas ir, bet šī svētā gara kristība, kas ir, tā nav viena no 9 gara dāvanām. Tā ir vienkārši svētā gara kristība, kas pienākās katram kristietim, un katram viņa ir pilnīgi nepieciešama. Katram viņa ir vajadzīga. Un to Dievs, kungs Jēzus Kristus, deva šo instrukciju Marka evaņģēlijā, ko es vakar lasīju, ja, kad tie, kas tiks izglābti, tie, kas netiks, tiks pazudināti, un neveselie viņi rokas uzliks, un neveselie viņi rokas uzliks, un jo man atvērt apustuļu darbu grāmatu, bet pirmā vēstule korintiešiem, tā kā apmulsu, paskatoties uz kādām brīnišķīgām bildītēm, kas pieslēgušās ir, tā kā slava Dievam par to, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs un jaunām mēlēm runās. Tā kā manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs un jaunām mēlēm runās. Un tā ir svētā gara kristība, ko Dievs kristīja vienu slāpstošo, un, protams, kad svarīgi ir būt, ka tu esi jaunpiedzimis, jo 9 gara dāvanās Dievs nevarēs lietot, ka vispār cilvēks nav jaunpiedzimis, bet bieži Dievs arī dara, ka citreiz viņš kristī svētajā garā, un tad cilvēks ieaicina Jēzu. Tā kā, bet tā secība ir, kā Dievvārds arī saka, Jēzus pats kungs Marka evaņģēlijā, kad tie, kas tic, tev izglābti, un tie, kas netic, tiek pazudināti, ja cits tulkojums saka nolādēti, ja, tāpēc, ka ienaidnieks pietuvojās tuvu klāt. Un ar jaunām mēlēm viņi runās. Tā kā tas ir vajadzīgs katram ikvienam, pilnīgi katram un ikvienam. Un saki kopā ar man to vajaga. Man to vajaga. Paldies tev, kungs. Vai visi ticīgo runā mēlēs? Protams, kad ir kādi, kas negrib runāt, ja? Ir kādi, kuriem trūk šīs Dieva vārda mācības. Ir kādi, kas neuzskata, ka dziedināšana ir šodienai, ja? Ir kādas denominācijas vai konfesijas, nezinu. Ir kādi, kas uzskata, ka svētā gara kristība nav šodienai vajadzīga. Tāpat uzskata, ka evaņģelizēšana nav vajadzīga. Dažādi uzskati, jā.
Bet arī kā vakar mums bija dievkalpojumā tēma, kas ir mandāts, ja? No Dieva dotais mandāts. Mandāts ir dots norīkojums, no tā kunga uzdevums, rīkoties konkrētā un noteiktā veidā, ja varētu teikt, secībā. Bet tas pirmais bija, kas ir mandāts? Tas ir rīkojums dots no Dieva, kur lai rīkotos konkrētā veidā. Konkrētā. Un tas ir, kad mums dod šīs instrukcijas draudzēji un kas mums ir katram jādara kā kristietim. Tajā ir evaņģelizēšana, ja? Tajā ir lūkšana mēlēs svētajā garā, tajā ir visas 9 gara dāvanas, tajā ir dziedināšana, tajā ir sējas un pļaujas likumi, Dieva dotā autoritāte un daudz mācības. Tā kā slava kungam, vai ik viens ticīgais var lūgt mēlēs, un vai to vajadzētu? Protams, ka atbilde ir jā un vajadzētu. Tāpēc saka kopā ar mani, man vajaga, un es to saņemu, un tad, kad tu jau lūdz mēlēs, tad tu sagaidi, kad nāks lielāks debesu spēks, un tu varēsi plūst dažādākā intonācijā, jo tas aiziet uz gara dāvanām, ja? Uz dažādu mēļu veidiem, uz dažādām mēlēm, kur kā, es zinu, ka Rīgas draudzē mācītājs Kaspars un Lilija Gulba, ka viņi sāk lūgt, aiziet citādākā pilnīgi valodā, un tāpat arī River Ventspils draudzē, bet ko es jau vakar teicu, tur ir vajadzīgs iztulkojums, ja? Pareizāk sakot, izskaidrojums, ja? Tā kā slava Dievam par to, tā kā lūkšana mēlēs mūs ceļ, lūkšana mēlēs mūs iedrošina, lūkšana mēlēs mūs atjauno, skatījos tagad vienu lapu, bet neesmu paņēmusi. Tā kā slava Dievam par to. Tad lūkšana mēlēs, ko mēs vakar skatījāmies apustuļu darbu grāmatā, viņa ceļ ticīgos, ja? Un vēl mēs vakar pieskārāmies, kad lūkšana mēlēs paaugstina un pagodina Dievu. To mēs vakar skatījāmies. Paaugstina un pagodina Dievu. Tad brīnišķīga Dieva vārda raksturvieta ir Jūdas 20. Jaunā derībā Jūdas vēstule 20. pāns. Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visvētākajā ticībā, uzceliet sevi, jeb cits tulkojums saka, uzjundiet sevi svētajā garā. Un 21. pāns, un pasargiet sevi Dieva mīlestībā, uzturiet sevi, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un kas tad ir šī mūžīgā dzīvība? Mūžīgā dzīvība ir šī zoe, kas ir glābšana, kas ir dziedināšana, kas ir apgādāšana, kas ir pilnums, kas ir vīzija iekšā. Tas nav tikai glābšana. Glābšana un dziedināšana iet kopā kā pakete, ja? kā buķete. Un cilvēks tiek glābts, ticībā ieaicinot Jēzu Kristu, un cilvēks tiek dziedināts pēc Dieva vārda, ja? Kad mēs esam Jēzus Kristus brūcējs dziedināt. Tā ir Dieva griba, bet tur mums ir jādarbina, bieži ir sava ticība. Mani Dievs dziedināja pirmajā dievkalpojumā, bet es 10 gadus viņu meklēju un saucu. Un es teicu, Dievs, es gribu dzīvot tā, kā es biju sagaidoši, es biju izsalkusi, es biju izmisusi, es biju izslāpusi, ja? Jo Dievs vienmēr atbildēs uz mūsu slāpēm. Tā kā kāds lūkšanai mērķis ir, ja? Lūkšanai mērķis ir tas, ka tā ceļ tevi, lūdzot, lūkšana ir mēlē svētajā garā, un arī svētajā garā tu pat vari lūgt savā latviešu valodā. Bet, kā es kādreiz varu teikt, tur vajag tos ieradumus jau ieveidotus, ja, jo ļoti bieži mēs, ka lūdzam savā valodā, teiksim, latviski, mēs apsēžamies, kungs, šito paldies tev, tāpēc, ka mūsu prāts to netver, bet ir reizes, vai tu esi piedzīvojis, lūdzot latviski, savā dzimtajā valodā, kad tu sāc lūgt, un ka tev arī tie latviešu valodas teikumi birs laukā, tā kā upe plūs no tevis, vai ne? Un tas ir tas, ko es šodien drusku gribēšu pieskarties, kas ir no Efeziešu vēstules 6. nodaļas 18. panta. Es varbūt viņu tūlīt arī atvēršu. Pirms mums ir atvērta 1. korintiešu vēstule 14. nodaļa. Turpat dažas lapiņas uz priekšu atver Efeziešu vēstuli 6. nodaļu. Es gribu dot tādu vēl mazu ieskatu. Un saprotiet, mīļie, ticīgas brāļi un māsas, ja? Šīs tēmas ir tik plašas, tik garas, tik bagātas, tā kā
Es tikai tādus mazus uzsvēruma punktus, bet šodien es pat vēl vienu uzsvēruma punktu izrakstīju no Romiešu vēstules 8. nodaļas, ko mēs lasīsim. Pilnīgi vēl drusku no cita skatu punkta. Un tā kā, ir daudz ļoti, ja? Bet Efeziešu vēstulē, 6. vēstulē, Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļā, kur ir 18. pāns teikts, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem. Bet kas šeit ir? 18. pāns. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Un šeit tas arī ir ietver. Kad svētā gars, kad mēs esam svētajā garā, mēs varam arī lūgt latviski, ja? Kad gars pārņem. Bet es saku, tu to zini pats, cik tas bieži tev ir, un protams, to attīstot un lasot Dievu vārdu, un nāk laukā gan Dievu vārda apsolījums, gan ticība ceļās, vai kāds to ir piedzīvojis, un tas pat notiek latviski, ja? Tavā dzimtajā valodā. Un tad tu vienkārši sāc lūgt garā, gan ar, kā Dievvārds šeit saka, gan ar lūgšanām, gan ar lūgumiem, ja? Un tai pašā nolūkā esiet nomodā arī aizlūgšanās par visiem svētajiem. To es vēl šodien arī gribu piebilst. Tā kā, bet lūgšana garā iedalās, ja? Ir tā latviskā valoda, ka tu tiec gara pārņemts, bet es zinu tad, kad tikko kristieši atgriežas, vai arī, kad cilvēki ir reliģijās vai pilnē kādu reliģizitāti un tradīcijām, viņam nelūdzas pareizi. Un es zinu pēc savas pieredzes, ka tikko es atgriezos un kad skanēja, ka es sāku lasīt Bībelē to vārdu, lūdzieties, un man viņš bija šitik tālu. Es saprotu, es no pasaules, es nemācēju spēlēt reliģiskos teātrus, ja? Es nezināju, kā tos spēlē, kaut es iegāju dievnamā, man ļoti ātri svētais gars teica kādus vārdus, ja? Un respektīvi man arī durvis parādīja, ja? Jo, es tādi jocīgi izskatījos. Protams, ka man ārsti pateica, ka man ir maz atlicis dzīvot, bet jocīgi es izskatījos, tāpēc, ka es biju slāpstoši, es biju sagaidoši. Un tad, kad sākās tur kāds ērģelis skaņas un mācītājs izteica kādu vārdu, man vienkārši sirds atvērās. Un tā dzīvība ieplūda no Dieva. Jo tik visur Dievs ir, viņa klātbūtne ir. Katrā denominācijā, katrā konfesijā slāpstoši cilvēki, tikai kādiem tas nepatika, un man vienkārši arī bija tā, ka man pēc kāda laiciņa, apmēram durvis parādījās, izgāja ārā, raudāju. Es saucu uz Dievu, kur tu esi? Bet tas tāds, viens tāds piedzīvojums, ja? Bet tas man bija nopietnas. Un tāpēc, nelūdzās pareizi. Nelūdzās, cik tu vari lūgties, ka tajā gars nav iekšā, ka tajā sirds nav iekšā, ja? Kaut ko ar kaut kādu pantiņu tu noskaiti vai ne, un tam jau, Dievs to nedzird. Bet garā viņš sadzird, bet svētā gara kristība mums ir dota, lai mēs varētu ieiet šajos dziļumos ikdienā pret katru situāciju, vai pret katru slimību, vai pret bailēm, vai kas ģimenē notiek, vai kādas situācijas, vai darbs, vai bezdarbs, lai kas tas nebūtu. Lūdzot mēlēs, tie ir vārti uz pārdabisko. Un tad, kad tu sāc lūgt mēlēs, tad, kad tu vairāk un vairāk ietrenējies būt Dieva klātbūtnē, tad vairāk un vairāk nonāk šī Dieva klātbūtne. Vai tu esi to piedzīvojis, ja? Vai tu to esi saņēmis, ka tu lūdz mēlēs, ka tu nevari apstāties, un tu jūti tāda maza klikšķa pāreja, un tu ieeji debesu atmosfērā. Tu ieeji garīgajā atmosfērā, kur laiks pazūd, kur 10 minūtes, stunda paiet vai ne, alelujas armija, tā kā es ticu, ka daudziem, un liekas, kad ir pagājuši 10 minūtes, bet ir pusstunda, tā ir stunda, citreiz 2-3 stundas, kad tu tiek pārcelts, tu tiec pārcelts, un tā ir tā vieta, kur Dievs sāk atvērt un lietot tevi, pirmkārt plūst caur tevi, 9 gara dāvanās, viena no tām ir šī dažādā mēļu runāšana, šīs dažādās mēles, ko es vakar runāju 1. korintiešu vēstulē 12. nodaļā, ja? Kas ir runas dāvanas,
pravietošana, dažādās mēles, ja varētu teikt dažādu mēļu veidi, vēl intonācijas vai dažādu mēļu valoda, kas ir 2. nodaļa apustuļu darbu grāmatā, kad viņi tika visi piepildīti ar svēto garu, kad viņi visi runāja mēlēs, uz viņiem visiem nolaidās šīs uguns mēles, un viņi sāka runāt citās valodās. Bet tur bija apkārt pilns pūlis ar cilvēkiem, un katrs atpazina savu dzimto valodu. Tā kā es varbūt pieskaršos, kad arī lūkšanai mēlēs svētajā garā ir būtībā vairāki līmeņi, vairāki novirzieni, bet viens no tiem ir, ka lūdzot mēlēs apkārtējie sapratīs, jā, un tas piemērs ir apustuļu darbu 2. nodaļā, jā. Kad Pēters piecēlās un viņš bija piepildīts, viņš bija piedzēries no jaunā vīna, ja? Tā kā, un pārējie visi zobojās, izsmēja, ko tas nozīmē, kāpēc prieks, kāpēc, kā to Pēterim vajadzēja piecelties. Nu, viņš bija uz grīdas, Dieva spēks viņu bija aizskāris. Un tad tie apkārtējie saprata, kad visi tie, kas bija piepildīti ar svēto garu, runāja citās mēlēs, runāja viņa dzimtajā valodā. Nu, piemēram, tur varbūt bija klāt, teiksim, kā latgalieši tagad mums, vai kā ventiņu akcents, vai kā varbūt lietuvieši, ja? Nu, viņi savā valodās runāja. Un tie cilvēki atpazina, vai Āfrikā ir tik daudz kontinentu un katrs tur runā savādāk, ja? Tā kā slava Dievam par to, tas ir tas. Bet vai tu to piedzīvosi, kad tu lūdzot mēlēs, ka tu pazūdi garā, vai ne? Un tad tu saslēdzies, un tad klausies, un kad tu sāc piedzīvot šos mirkļus, uzkavējies tajos. Es ticības sākumā daudz gadus atpakaļ es kaut kā domāju, laika nav, dēls nāk no skolas mājā, tur kartupeļi jāsapcep un cīsiņas jāsagatavo, un kas tur jādara, vai ne? Bet uzkavējies, un svētais gars sāks runāt caur tevi, un dos tev iztulkojumu, vai viņš tevi lietos, ka tu pati sāksi runāt pravietisku savu dzīvi, vai kāds to ir piedzīvojis. Un tas nozīmē, ka tas ir tas brīnišķīgākais treniņš, kur Dievs tev varēs sākt lietot, ka tu būsi uz ielas, vai ka tu būsi darbā, vai ka tu būsi transportā. Transportā jau tu nerunāsi šarā barā, un tu vienkārši tu jutīsi Dievu garu pamudinājumu, tev nāks teikumi, un tu sāksi runāt laukā, vai ne? Slava Dievam, vai uz savu tuvāko. Tā kā tie ir tie piedzīvojumi. Palikt sajūsmā, palikt Dieva klātbūtnē, jo tā taustāmā viņa klātbūtne nonāk tad, ka mēs lūdzam mēlēs, ja? Ka mēs apliecinam Dievu vārdu, lūdzam mēlēs, osora, tontora, un tas tev ieved tālāk Dieva godībā, ja? Un tev ir vairāk piekļuve, varētu teikt, pie debesu dārgumiem, pie debesu bagātībām, ja? Kas Dievam ir priekš tevī. Tāpēc, ka mēlēs runājot, tu runā noslēpumus Dievam, ja? Un to mēs vakar skatījāmies. 1. Korintiešu 14. nodaļā, 2. pantā, jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkam, bet Dievam, jo neviens to nesaprot, viņš runā garā noslēpumus, un tāpēc slava Dievam, es drusku tagad pārlikšu uz priekšu, tā kā mēs lasīja, ka Jūda 20, bet jūs mīļotie, stiprinādamies visvētākajā ticībā, uzceliet sevi, uzjundiet sevi un lūdziet Dievu svētajā garā. Tas ir lūkšanu mēlēs, lūkšanu valoda, ja? Slavu Dievam. Protams, ka tā ceļ tevi un tā ceļ draudzi. Paldies Tev, kungs, ja? Paldies Tev, kungs. Un 14. nodaļā 5. ja? Es gribu, ka jūs visi, Pāvils saka, varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietoti. Un es vakar teicu, tiecaties pēc garīgajām dāvanām. To saka Dieva vārds, ja? Tiecaties, bet tas viss prasa šo laiku būt kopā ar kungu, kambara laiks, intīmais laiks ar Dievu vārdu, vai ar kādu slavēšanas dziesmu sākumā tu vari uzlikt, vai kādu slavēšanas melodiju. Nu, Googlē var atrast, ja varbūt tu gribi kādi vārdi skan, vai savas draudzes slavēšana. Tev vajag tajā ieiet, ja? Un tad ir tā, ka, nu, kā jau arī man, bet arī šad tad man ir, kad es
gribu kādu slavas dziesmu, ja? Bet pamatā jau, ka tu tajā ieeji, tu paceļot rokas vai sagatavot tēju vai kafiju, tu vienkārši oraba sere kentora, rikīri kentora, un tad tu jau pilnīgi ieeji gara sfērā, un tev pat mūziku vairāk nevajag, jo tad tev ir auss pilnīgi atvērts. Kā saka, uz debesīm, rokas un ausis ir atvērts uz debesīm. Tie ir tie visi ieguvumi. Jesajas grāmatā 28. nodaļa 11. pants un 12. pants. Tas ir pravietis Jesaja. Es kā jau pirmī teicu, šis ir tāds atkal mazs savilkums, bet tādi lielāki punkti, kāpēc ir vajadzīga svētā gara kristība ikvienam ticīgajam. Ja? Un Jesajas, pravietis Jesaja saka, Dievs ar viņu 28. nodaļā, 11. pantā, latviešu valodas tulkojumā, tiešām ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kas šļupst ar svešādu mēli, viņš runās uz šo tautu. Un te ir tas, ka tiešām ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas, un šodien mēs arī paskatīsimies no Romiešu vēstules 8. nodaļas 26. panta un 27. kur svētais gars nāk mums palīgā un aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Un tur man šodien būs kādi daži citi tulkojumi. Bet šajā 28. nodaļā 11. un 12. pants pravietis Jesaja saka, kur Dievs ar viņu saka, tiešām ar šo ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas, ja, kas šļupst ar svešādu mēli, tā ir tā svešādā valoda, jaunās valodas, viņš runās uz šo tautu. Un 12. pantā viņš saka tālāk, viņš tiem ir sacījis, šeit ir dusas vieta. Dodiet atdusu piekusušajiem, šeit ir miera vieta, bet tie to negribēja dzirdēt. Un tas ir atkal par mīļajiem ticīgajiem. Redziet, Dievs jau vecajā derībā uz to runāja. Runāja, ka Dievs runās uz savu tautu, caur šļupstošu mēli, caur valodu, kuru nav saprotama, ja? Un ka tā būs tā atdusas vieta, tā būs miera vieta, tā būs dziedināšanas vieta. Un šeit ir atkal šie divi ieguvumi. Tās ir priekš draudzes, kas ir ļoti nepieciešams. Šodien draudzē nekautrēties mums no svētā gara, es kā mācītājs par to atbildu Dievu priekšā, ja? Es par savu draudzu uzticēto. Ļaut svētajam garam kustēties un privātajā dzīvē. Tā kā te ir atkal tie ieguvumi. Gan draudzē, kas ir nepieciešams lūkšanās, gan personīgi. Vai tu vari teikt amen? Tā kā slava Dievam par to. Un viņš šeit saka, un tiem ir šī atdusas vieta. Un tāpēc pēdējo laiku draudze, kas arī ir šī atmodas draudzē, kādai vajadzētu būt pēc apustuļu darbu nodaļas grāmatas, un apustuļu Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa, gribēja teikt, Jāņa evaņģēlijas Jāņa evaņģēlijas teica, ka tās grāmatas, kur Jēzus darīja brīnums, nespētu visa pasauli uzturēt, ja? Un apustuļu darbu grāmata nav pabeigta. Un tā ir jāpabeidz tev katram personīgi kā kristietim un, protams, Kristus draudzei. Vai tu līdz šim saproti? Tā kā, vai skaidri tev pietiekoši to varu pateikt, vai ne? Vai tu saproti, uzraksti man, ja? Tā kā slava Dievam. Un tā kā tas ir tas ieguvums, ka Dievs runās uz tevi. Protams, viņš šeit attiecina gan uz draudzi, gan uz tavu personīgo dzīvi. Kad Dievs runās, ja, uz tevi caur tavu šļupstošo mēli un tavu svešādo mēli, ja, viņš runās uz šo tautu, viņš runā uz savu draudzi, un viņš runā uz tevi personīgi, jo tu esi viņa draudzi, pareizi. Slava Dievam, tā kā šeit ir dusas vieta, un šodien saņem Dievu vārdu spēku, saņem kādām situācijām, kam tu ej cauri, vai tās ir veselības uzbrukumi. Tas kungs ir uzticams, un es vēl gribu nāk man sirdī no svētā gara. Paldies tev, kungs. Tad, kad Mūzes tika vests cauri sarkanai jūrai, tas ir vārds priekš tevis. Tieši konkrēti, paņem to. Viņš tika vests cauri sarkanai jūrai. Viņš pacēla Dievu vārdu zīsli. Uz ko viņš skatījās? Vai viņš skatījās uz saviļņoto jūru? Vai viņš skatījās uz tumšajiem jūras ūdeņiem? Vai viņš skatījās uz jūras dziļumu? Vai viņš skatījās, ka viņam eģiptieši dzenās pakaļ zirgiem? Viņš skatījās uz Dievu. Viņa fokus bija uz Dievu.
Šodien tavs un mans fokus ir uz Dievu, amen, un tas nozīmē uz viņa vārdu. Un neskatoties, kas ienaidniekam ir padomā, ienaidnieks ir zaudētais, amen, atjaunotas dzīves, dziedināti ķermeņi, Dieva auglība, Dieva apgādājums, un šīs dienas būs labākās tavā dzīvē. Šie mēneši, šis gads un nākošais būs vislabākie tavā dzīvē, un, protams, jau vispārējie, līdz kungs Jēzus Kristus nāks. Tā kā mēs atjaunojamies, un tas arī parāda, kad kā 5. kā Efeziešiem 6.18 mēs lasījām, ja, ka mēs paliekam svētajā garā, un lūkšana mēlēs aizdedzina, kā jau es pirmie teicu, gan tavu garu, gan viņa arī iekustina, varētu teikt, uzkarsē, uzliesmo svaidījumu, tas paliek karstāks, tas paliek biezāks, tas paliek koncentrētāks. Tu vairāk un vairāk nomani, ka tu esi svētā gara spēkā, ka svaidījums par tevi nonāk. Dieva klātbūtne tas nozīmē, ir svaidījums par tevi nonāk, ja? Un tāpēc jau mēs lasījām pirmīt Efeziešu vēstulē 6.18, ka lūdziet Dievu svētajā garā ik brīdi, ja? Latviešu valodā un svētajā garā. Tā kā tas ir tik brīdi. Un lūkšana mēlēs, kas ir svētajā garā, noslēgsies ar slavu. Var iesākties ar slavu, bet noslēgsies ar slavu, noslēgsies ar pateicību. Un kurš to ir piedzīvojis, kurš to nav piedzīvojis, to saka Dieva vārds, tu sāksi garā dziedāt. Tevi atzims šī skaņa, tevi atzims šī tā kunga dziesma, kas tev vedīs cauri kādām situācijām. Un tas var būt, kā tā dziesma tev skan no kādas slavēšanas tavā sirdī, un kādus varbūt mēnešus tā dziesma var tevi nest cauri. Man tā ir bijis, bet ir bieži, es ticu, ka to esi piedzīvojis. Ja neesi, tad tev uz to ir jātiecās, un arī man jātiecās, lai varētu iet tālāk un dziļāk un augstāk. Un tas nozīmē, ka tu sāc un tu sāc meldiņu. No tavas iekšienes sāktai valodai pievienoties mūzika, skaņa. Un tas nav par to balsi, cik tev skaista tonalitāte vai vokalitāte, nē, bet tas, ka tu sāc dziedāt garā, un es šodien gribu tieši pieskarties, un tā ir tā atmodas dziesma, atmodas skaņa, atmodas melodija, kam ir jābūt katram ticīgam, vai tu vari teikt amen, un mēs nedrīkstam to pazaudēt. Tā kā slava Dievam, un 1. korintiešu atgriežoties 14. nodaļā, paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Un es gribu izlasīt vēl 15. pantu. Bet kā tad tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu pielūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Un tas ir un 14. pantā atpakaļ paskatoties pantiņu uz augšu, jo kas mēlēs runādams lūdz Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. 13. pants tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var izskaidrot. Un tā ir tā mēļu runāšana, tā ir tā dažādā mēļu dāvana, kur tev nevajag izskaidrojumu. Kur vajag tev izskaidrojumu, bet lūkšanai mēlēs tev nevajag tulkojumu, vai ne? Bet svētais gars dot nomanīt, vai viņš kādu rakstu vietu tev dod. Un šajā 15. pantā arī ir, kā tas patiesībā ir. Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu, un es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Un ar prātu jau mēs zinām, kā dziedāt savā valodā, mēs paņemam slavas dziesmu un dziedam, vai ne? Bet tas nāk no gara iekšienes, un tas tik ļoti šodien ir nepieciešams Kristus draudzē, dievkalpojumus. Vai kāds šeit to var teikt amen, ka mēs varam sākt pielūgt, sākt ļaut svētā gara klātbūtnei nākt vairāk, un viņa tā Dieva klātbūtne aizskar tos cilvēkus, kas atnāk, un Dieva miers nonāk. Tā kā svētais gars tevi atbrīvos melodiju, svētais gars tevi atbrīvos dziesmu, un tā tevi vedīs uzvarā, tā tevi vedīs cauri. Un Efeziešu vēstulē turpat uz priekšu atkal mēs lasījām 6.18, bet tagad tās atveram, paldies Tev, kungs, turpat tās Efeziešu vēstulē. Paldies Tev, kungs, pazuda man Efeziešu vēstule, kur ir.
kur mēs jau kādreiz citas nodarbības apakaļ skatījāmies, Efesiešu vēstulē 5:18, kur Dieva vārds saka, un neaprebinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet garapilni. Un cits tulkums saka, patstāvīgi topiet garapilni, patstāvīgi esiet piepildīti. Un tajā dzimst šī gara dziesma, un tūlīt es tev teikšu raksturvietas. Tu sāksi redzēt savādāk. Tu nomanīsi, tev nāks šī drosme, ko es esmu teikusi citos raidījumos, vai ne? Pasako atpakaļ trešdien un vakar ceturtdien un šodien. Tā kā slava Dievam par to, tevī dzims šī uzvaras dziesma. Uzvaras dziesma, kuru tev ieliks svētais gars, un tev neviens to neatņems. Un kādreiz kaut savu raudu ielēju staigādami, bet Dievs to darīs par avoksnainu zemi, bet mums ar to ir jāsaslēdz ticība. Un tā ir tā darbība. Un redzi, Ebreju vēstulē 2. nodaļā 12. pāns ir, es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem, bet pirmkārt tu pats uz savu dzīvi sludini. Tu esi pats savā kambarī, ka tu runā Dieva vārdu apsolījums par dziedināšanu, ka tu pateicies, ka tu esi apgādāts, ka tu esi svētīts, ka tev nav jāpaļaujās uz valsts apgādājumu, ka tev nav jāgaida no sava draudzes mācītāja, ka viņš kaut ko iedos vairāk vai mazāk, vai viņš atalgos, bet ka tu ieliec sevī to, es esmu uzvarētājs, es esmu bagāts Kristū, es esmu svētīts, es varu kļūt par lūdzēju, es varu kļūt par aizlūdzēju, par to ir vēl kādas citas tēmas, es tik šodien varbūt vienu teikumu pateikšu vai divas. Es gribu būt devējs. Es gribu būt atbalstītājs Dieva valstības. Es šodien runāju brīnišķīgi ar vienu sievieti. Ļoti brīnišķīga bija saruna. Tāda nevis drusku, bet es esmu labākajos gados, bet tāda jaunāka krietni, ja? Jauniete, ja? Un cik brīnišķīgi sanāca tā saruna, un pat nerunājām par finansēm, un tas cilvēks saka, ka tas taču tik saprotami, kad atnāk uz draudzi, kad cilvēkiem ir telpas, kad cilvēki nes kādu atbildību, kad, tas ir mācītājs, ja? Kad ir elektrība, kad ir tēja kaut kur kādā redz vietā, vai kāda kafijas krūzīt, vai kāda konfekte, ja? Un kad cilvēks arī kalpojot, iegulda sevi, sagatavos prediķi, un to var teikt, cilvēki, kas slava Dievam, kas varbūt tikai sāk to ticības ceļu. Un beigās arī, kad Dieva spēks var aizskart, un kad var brīnišķīgi gulēt, un brīnišķīgs miegs ir. Tāpēc jau es pirmīt, kad lasīju no Iesajas grāmatas 28. nodaļas, draudze ir tā atduses vieta, kur Dievs dod spēku nogurušajiem, kur viņš atveldzē, kur viņš dziedina. Slava Dievam! Slava Dievam! Un ja tu esi Ventspilī un Kurzemes tuvumā, svētdien mīļi gaidīts uz atmodas dievkalpojumu. Dieva klātbūtne, pirmkārt Dieva vārds, Dieva klātbūtne, Dieva vārds, klātbūtne un dziedināšanas un atbrīvošanas. Un tas, kas tev ir vajadzīgs. To zina svētais gars. Bet redz, kas šeit ir. Es sludināšu tavu vārdu saviem brāļiem draudzes vidū, tev dziedāšu slavas dziesmu. Un šeit ir parādīts draudzes vidū, es tev dziedāšu slavas dziesmu. Draudzes vidū. Tāpēc, ka šodien Kristus miesai ir jāpamostās no miega, lai nebūtu nesvētas dzīves, lai nebūtu alkohols, perversijas, kas valda bieži draudzē, kur draudzes pielāgojās kā pasaulē, kā tik izpatikt, kā dabūt, nezinu ko, labi, es to neattīstīšu. Un draudzes vidū, bet tu to sāc mājās, tu to sāc savā kambarī, tu sāc iestāties un gan par sevi, gan par savu laulāto, gan par bērniem, gan par mazbērniem. Tu atver šīs lūšas un ora varasē, ora neraraso, tas kungs mans ārsts, tas kungs mans dziedinātājs, un Dievs tev pieliks klāt šo melodiju, slava Dievam. Paldies tev, kungs. Un tā kā Dieva vārds saka, es sludināšu tavu vārdu draudzes vidū, un es dziedāšu tev slavas dziesmas. Un kas notiek, kad tu sāc dziedāt slavas dziesmu? Vai šeit ir kāds, kas var uzrakstīt, varbūt, vai īkšķīt uzlikt, vai kādu atsūtīt to gaisa īkšķi vai gaisa uguntiņu, ka tad, kad mēs tiekam ievesti gara sfērā, tava lūkšana iet pilnīgi citā līmenī. Un Dievs tev sāk vēst dziļāk un dziļāk un dziļāk, vai tu vari teikt amen.
augstāk un atklāt lietas, jā, kas ir apslēptas, un nāk šī atklāsme, un tā kā tad, kad mēs lūdzam mēlēs, mēs tiekam celti paši, tiek celta draudze, tas palīdz mums lūgt pašiem, aizlūgt, jā, tas arī draudzē palīdz aizlūgt, jā, Dievs iestājās, ka draudzē ir, kā kurā momentā, vai pirms slavēšanas, vai vidū, vai pēc, kā svētais gars vada, es zinu, kā ir River Rīgas draudzē, un es zinu, kā River Ventspils, kā pie mācītāja Rodnija Hovarda Brauna, un kā te citās upes draudzēs, tā kā, kur svētā gara plūsma, viņi netiek pārtraukti, tā kā slava Dievam, un tāpēc paldies Dievam, ka arī tevi draudze. Un tas nozīmē, ka tu tālāk, tas ir tā kā lūkšana mēlēs, ieiešana garā, kur jau Dievs tev sāk lietot, atraisīt tās dažādās mēļu dāvanas, kur tu tā kā sāc iekāpt tajā. Kas notiek tālāk? Notiek, ka tas ir tā kā pistolei, tas te, ko nospiež mēlīti. Tas tālāk atrauj tevi uz pravietisko, kalpošanu, uz pravietojumiem, jā. Bet praviešu ofis, tas ir 5-kārtējs kalpošanas ofis. Tur tas ir cits stāsts un tā ir cita tēma pilnīgi, jā. Bet tu sāc vest vairāk iekšā tajā pravietiskajā, pēc kā mēs gribam, pēc kā mēs dzenamies, jā. Kā Dievs saka, lūdziet pēc garīgajām dāvanām, bet visvairāk, ka jūs varētu pravietot, kas ceļ draudzi. Protams, tas ceļ draudzi, un tas ceļ tevi pašu, un tas ceļ tavu tuvāko mājās, tajā vietā, tajā pilsētā, kur tu esi. Un tas ir kā mēlīte, kas parauj vaļā to pravietisko uz to, ka tu sāc, Dievs tevi sāk tajā lietot, tā kā slava Dievam par to. Un tagad atvērsim otrā laiku grāmata, es drusku gribu par ķēniņu Dāvidu pieskarties. Par ķēniņu Dāvidu mēs lasījām jau no jaunās derības, jā, kur ebreju vēstulē 2. nodaļā, kur Dievvārds saka, jā, kad es sludināšu tavu vārdu, slavēšu tavu vārdu, un dziedāšu tev slavas dziesmu. Tā ir tā slavas dziesma, tā ir tā pateicības dziesma, tā ir tā dziesma, ko Dievs ieliek tevī. Un atceries vēl Efeziešu nodaļā 5.18, es tev vēl nolasīšu līdz galam to raksturvietu, ko es nenolasīju. Un tad meklē 2. laiku 29. nodaļu. No 27. līdz 28. pantam. Un te ir tas, kāpēc tad Dievs mums dod šo norādījumu arī Efeziešu vēstulē, ja? Kad neaprebinieties ar vīnu. Tā varbūt ir alkohols, cigaretes, pasaules raizes, izsmieklis, ko tu pieņem, gribi izpatikt kaimiņiem, draugiem, draudzenēm, darba biedriem, lai kas tas nebūtu, vecākiem, īpašums, vai pazaudēt, jā, es esmu pazaudējis īpašumu, bet es esmu ieguvusi, aleluja, vairāk Dievu gudrības, un tā ne jau tāpēc, ka es to gribēju, bet, es neatteicos no Jēzus vārda, kur man bija dot izvēle alternatīva un atstāties no tā, bet tas jau nav par to, ka tev jādara tas, kas tev ir jādara. Un tā kā tu vari piedzerties ar pasauli, ar rūgtumu, ar aizēm, ar klačām, ar visu, kaut vai tu, alkoholu nelieto. Un arī ir cilvēki pasaulē, kuri nav glābti, bet viņi 20-30 gadus alkoholu nelieto, ja visu dzīvi pat nelieto, ja. Tā kā, bet neieprēbinieties ar to, kas ir pasaulē, ja. Un te tālāk ir 19. pāns, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Redz, kā Dievvārds saka, cik Dievs tālāk grib mūsu svest, runādami, dziedādami, slavēdami to kungu, garīgās dziesmās, ja. Psalmi, ka mēs runājam Dievu vārdu, ja. Dievs dod mums iztulkojumu, saprašanu, ja, bet te ir šīs garīgās dziesmas, šī atmodas dziesma, šī melodija tam kungam, aleluja, slava tev kungs, slava tev kungs. Un 2. laiku 29. nodaļa, mēs noteikti daudz zinām par ķēniņu Dāvidu. Kā
cik, ka viņš bija, viņš bija pēc Dieva sirds, jā, bet es tagad sīkāk tev nestāstīšu, jo laiks skrien uz priekšu. Un tagad 2. laiku grāmatā 29. nodaļa no 27. panta līdz 28. pantam, jā, vai līdz 29. Nu, nezinu, tad sākšu no 27. Un kad Hiskija ķēniņš pavēlēja nest dedzināmu upuri uz altāra, un līdz ko iesākās dedzināmais upuris, tajā pašā brīdī atskanēja dziesmas tam kungam. Un tauris Izraēla ķēniņa Dāvida mūzikas instrumentu pavadībā. Un visa sapulce pielūdza, un dziedātāji dziedāja, un tauru pūtēja pūta. Tas viss norisinājās, līdz kamēr dedzināmais upuris bija pabeigts. Un 29. pants, kad dedzināmais upuris bija pabeigts, ar ķēniņš un visi, kas atradās ar viņu, nometās ceļos un to pielūdza. Un tālāk es vienkārši pie tā 27. panta. Tad, kad bija šis dedzināmais upuris, tas ir vienīgais upuris, kur nevarēja vecajā derībā neviens neko ēst, neviens nekādu gaļas gabalu paņemt, tam bija jāsadeg, jā. Tas ir tad, kad ieiet pa ieejas vārtiem, kur tika celts šis templis, saiešanas templis, kur Dieva godība mita vissvētākā vietā bija vārti, ieejas vārti, un pirmais bija dedzināmais upuris. Un tas ir tas, kad mēs ieaicinam Jēzu Kristu savā sirdī un kā kungu un glābēju, jo tālāk vispār mēs netiekam, ka mēs neesam jaunpiedzimušie, ja? Un tur tika sadedzināts šis upuris, tie lopi, ja? Visi, kas bija jāpienes labākie, pirmie, ja? Nevis akli, klibi un slimi, bet tas labākais Dievam bija jāpienes. Bet tas ir par to sirdi, bet te tālāk, jā, kad Dievvārds, atpakaļ paskatoties, kad viņi pielūdza, līdz ko iesākās šī upurēšana, tad, kad tu esi Dieva bērns, tad, kad tu ej tajā ceļā, tanī pašā brīdī atskanēja dziesmas tam kungam. No kā viņas atskanēja? No cilvēku sirdīm. Tā kā tam kungam garā tika dziedāta dziesma, kas notiek? Tad, kad mēs slavējam, tad, kad mēs pielūdzam, tad, kad mēs dziedam garā, kad tevī sāk skanēt šī jaunā melodija, tu ienes ienaidnieka nometnē pilnīgi apjukumu, pilnīgi sajukumu sātanam. Pilnīgi. Viņš tiek diskvalificēts, viņš ir apmuls, viņš nespēja vispār vairs neko izdarīt. Neko viņš nespēja izdarīt. Neko. Viņš ir pazaudēts, jā. Viņš ir pazaudējis tos autoritāti par tevi. Un tāpat arī apustuļu darbu 16. nodaļā, kur pusnaktī skanēja šī slavas dziesma. Atvērsim apustuļu darbu 16. nodaļu. 16. nodaļu, kā es vakar teicu, ka es gribu pieskarties pie 16. nodaļas. Varbūt dzīvē ir tā, ka tev ir kāda pusnakts stunda, kāda grūtuma situācija, bet zini to, ka tas kungs ir ar tevi. Aleluja! Apustuļu darbu 16. nodaļa, 25. pāns, ap pusnakti. Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, iedomājies, pusnaktī, cietumā, dēļ evaņģēlija, savažoti, visdziļākajā cietumā, dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Dziedāja slavas dziesmas, dziedāja slavas dziesmas. Iedomājies, pirmais, viņi lūgdami, viņi lūdza Dievu. Un viņi tālāk vairs nelūdz, kungs palīdz, kungs izved, kungs, kas te būs tālāk, kungs, tavs vārds saka šitā, tavs vārds saka, es būšu brīvs, tavs vārds saka, es tevi sēžu cietumā, kas te tagad notiksies, ko man ir ārsts pateicis, kāda tagad diagnoze, kas tagad ar tiem bērniem būs, vai viņi tiks brīvi vai ne, viņa dzīves ir, laulības nav pareizas un alkohols, un kas te būs tautā, un kas te būs valstī. Nomierinies, es tev saku. Tas kungs tev saka, nomierinies, slavē viņu, pateicies. Un redzi, lūgdabi, tas nozīmē, viņi lūdza. Un tūlīt viņi sāka dziedāt slavas dziesmas. Tam kungam tas nāca no viņu iekšienes. Tas plūda no viņu iekšienes. Un kas notika? Tad, kad tu lūdz, tad, kad tu esi Dieva spēkā, tad, kad tu esi svētajā garā pārņemts, tad, kad tu saki, kungs, es šodien paņemu, man ir svētā gara kristība, kas ir dāvana, priekš tik viena. Tās ienes, kā es pirmīt lasīju, un tev teicu, apjukumu, un šajā nodaļā te mēs arī redzam apustuļu darbu grāmatā, ka viņi lūdza, slavēja un
cietuma iemītnieki klausījās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu lūdz garā, tas nāk apjukums ienaidnieka nometnē. Tā darbība pārtrūkst. Viņa plāni pārtrūkst. Dēmoni aizbēg, viņi nespēja nostāvēt Dieva vārda spēkā, Dieva vārda klātbūtnē. Tas atnes to sajukumu. Vai tu vari teikt amen? Un tālāk. Un tajā mirklī, kas tad notiek? Es bišu pārliec tagad uz priekšu. Kad nāk šī glābšana, nāk šī atbrīvošana, un tas arī notika, kad cietumnieki klausījās, ieslodzītie viņos klausījos. Kas notika tālāk? 26. pants. Pēkšņi notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamats sakustējās. Tūdaļ atvērās durvis un no viņiem nokrita važas. Tad, kad mēs lūdzam, tad, kad mēs esam svētajā garā, tad, kad mēs runājam debesu valodā un arī latviskajā, savā dzimtajā valodā, tad, kad Dievs tev sāk vest tālāk un atvērt un lietot tevi un sāk mācīt, trenēt tevi, pludināt tās 9 gara dāvanas, kā Dievs grib tevi lietot un mani, ja? Tas nozīmē, kad važas nokrita, bailes aiziet, dziedināšana atnāk, drosma atnāk, ka tevī ceļās šī ticība. Un tālāk šis cilvēks, šis cietuma sargs saņēma pestīšanu. Tas nozīmē vienmēr, ka tu ej cauri dzīves situācijai. Tas nav, ka tu tagad esi tajā pusnakts stundā cietuma važās, ja sakalts, pieķēdāts un tur tajā cietumā tas bija vissliktākais cietums. Tur tiešām varbūt žurkas nāca un tuvojās. Nezinu, kā tur bija. Tas bija drausmīgi. Visdziļākajā, vistumšākajā, visūdeņainākajā viņi bija iemesti. Lūgdami Dievu viņu lūdz, slavas dziesmas dziedāja. Apkārtējie sāka klausīties, tu sāksi dzirdēt, tu sāksi redzēt. Tavi tuvinieki, tavi mīļie, tavi bērni, alleluja. Un pēkšņi zemestrīce notika, pēkšņi Dieva spēka ielāda tevi ienāk, pēkšņi ienāk ticības pārliecība, pēkšņi tu saņem šo atklāsmi, alleluja, ka Jēzus brūcēs, tu esi dziedināts, ka Jēzus brūcēs, tev ir viss, alleluja, ka nekāds ļaunums nepietuvosies tavai teltī, nekāda neauglība, nekāds sausums, nekāds bats. Saproti, alleluja, vai tu to satver ar garu spēku? Tas nav tagad par informāciju, bet tas ir, ka tu satver. Un tas ir tas, kam lūgdami vēlreiz, dziedādami slavas dziesmas. Viņi dziedāja. Par ko? Par kungu Jēzu. Viņi pielūdza, dziedāja, melodijā. Tā balss varbūt nebija pats skaistākā, varbūt tur bija aizsmakusi vai piesmakusi, esot tajā augstumā. Bet tas kungs bija ar viņiem. Viņš redzēja no debesu augstumiem, kur viņi atrodas. Un Dievs tevi šodien redz, kur tu atrodies. Un tāpēc, ka viņi lūdza, dziedāja garā. Par ko? Par Jēzu. Viņi pagodināja Jēzu. Viņi dziedāja garā. Viņi pagodināja. Paaugstināja Jēzu, ko es vakar teicu, un šodien apustuļu darbu 10. nodaļa 46. pants. Jeb tur vēl bija cita, varbūt es tagad sajaucu. Viņi paaugstināja, kungu teicam mēlēs, paaugstināja Jēzu, un mācekļi bija piepildīti ar prieku, un arī šitien te apustuļu darbu grāmatā, Pāvils un Sīla, viņi bija piepildīti ar prieku, viņi bija piepildīti ar mieru, un tie, kas dzirdēja, tie saņēma brīvību, tā kā tas atnes tev brīvību, tas atnes tev izlaušanos, vai tu vari teikt, tas atnes tev pārliecību, un tas atnes tev atspirkšanu, runāšanu svētajā garā. Un vēlreiz, ja tu vari, es vēl nepabeidzu otrā laiku, kur es teicu, kur mēs lasījām no 29. nodaļas, es vēl paņemšu tur tālāk 31. pantu, kur vecajā derībā ir teikts, ja? 31. pants. Tāpēc es pirmī drusciņu pārlecu. Un mēs lasījām no 27. bet tagad no 30. līdz 31. kas notika arī. Un ķēniņš Hiskija un vadoņi uzaicināja levītus iznāktam kungam, izteiktam kungam slavu ar Dāvidu, ar Dāvida un redzētāja Asafa vārdiem. Un viņi ar prieku dziedāja slavas dziesmas un metās ceļos un pielūdza.
Un 31. pants, tad runāja Hiskija un sacīja, tagad jūs esat sevi veltījuši tam kungam, nāciet šurp un nesiet kaujamos un pateicības upurus tā kunga namā, un sapulcētie nesa kaujamos upurus un pateicības upurus, un ik viens, kas jutās uz to pamudināts, arī dedzināmos upurus. Un dedzināmo upuru skaits, ko sapulcētie ziedoja, bija tur daudz, un tur bija glābšanas upurs un tā tālāk. Un 36. pants, bet Hiskija un visa tauta priecājās par to, ko Dievs bija darījis tautas labā, jo šī lieta bija notikusi ātri, pēkšņi. Dievs pagodinājās pēkšņi. Tur, kur ir lūkšana, tur, kur ir pielūgsme, tur, kur ir lūkšana mēlēs, tur Dievs pagodinās ātri, tur Dievs pagodinās pēkšņi. Un tad es pirmīt pārlecu un gāju uz to apustuļu darbu grāmatu. Tā kā atspirkšana, atver psalmu 22. Es drusciņ vienkārši paņemšu kāds minūtes ilgāk, un tad es arī šo gribu pabeigt. Vai tas tev ir pieņemami, jeb tu pēc tam noskaties. Aleluja, slava kungam. Psalms 22. Es ar tūlīt vispār esmu jau uz beigām. Psalms 22. un 4. pants. Tu taču, un tu, tūlīt, paldies tev, kungs, Psalms 22.4. Un taču tu esi svēts, tavs goda krēsls stāv pāri Izraēlas slavas dziesmām. Bet karaļa tulkojums saka, tu esi svēts, tu, kas dzīvo Izraēlas slavā. Tu esi svēts, tu, kas dzīvo Izraēlas slavā. Tas ir tas tulkojums. Tu esi svēts, tu, kas dzīvo Izraēlas slavā. Šodien tu esi Izraēla. Tu esi garīgais Izraēls. Šodien viņš dzīvo tavā slavā, viņš dzīvo tavā pielūgsmē, viņš dzīvo tavā un manā pateicībā, aleluja. Un ienaidnieks tāpēc var sabrukt, amen, un viņa plāni ir sabrukuši. Un ar ko tas iesākās? Tas iesākās šodien, tas iesāksies rītā, turpini to. Svētajā garā nav limita, svētajā garā nav ierobežojumu, un esi neapstādināms. Un vakar mēs iesākām nodarbību Jāņa 7. evaņģēlijā, 7. nodaļa. Visi, kam slāps, nāciet pie manis. Slāpes, ka tu nāc pie viņa un dzer, kā rakstos sacīs. No viņa iekšienes plūdīs šīs dzīvās ūdens straumes, aleluja, šīs dzīvās ūdens straumes, šīs dzīvās ūdens upes, kas pārpludinās tevi visā slavā, visā pateicībā, Jēzus vārdā. Āmen. Un tagad, ja tu, vai šeit ir kāds, kas nav saņēmis svētā gara kristību, ja arī tie, kas vēlāk skatīsies, paldies, ka tu padalies, un es tev iedrošinu, ka tu vēl padalies, jo es ļoti ticu, ka katram ticīgam ir jādzird šī Dieva vārda mācība. Es nesaku, ka tā ir vienīgā, kas ir vispareizākā vai kā. Es nesaku, bet es zinu, ko es esmu saņēmusi no svētā gara, ko es esmu runājusi, un cik tas ir nepieciešams katram ticīgajam, katram kristietim, katram mācītājam, katram diakonam, katram slavētājam būt piepildītiem ar svēto garu, runāt mēlēs, katram ikvienam, aleluja, un katram ikvienam draudzes loceklim. Un tā ir Dieva griba, un katram tas ir tik būtiski. Un es īsi aizlūgšu par tevi. Un tu vari pacelt rokas, un lai nāk svētais gars, lai viņš tevi aizskar. Un tagad tu sajūti to pilnumu. Es beigšu, es aizlūgšu vēl par tevi īsi. Un tad tu vienkārši nepārtrauc, ja? Tu paliec tajā istabā vai tajā telpā, kur tu esi, vai paliec tajā un sāc dungot, sāc dziedāt, sāc atvērt viņam savu muti. Un, protams, ka man neiznāca šodien izlasīt to Efeziešu vēstuli, to romiešiem 8:26, iespējams nākošā nedēļā, kā kungs gribēs, ja? Kad tu atver savu muti un uzjundi sevi lūdzot svētajā garā. Kungs, es tev pateicos, Tēvs, tieši tagad par ikvienu, ka katrs izsalkušais un izslāpušais var saņemt tavu tuvumu, un es tev pateicos, ka tu esi tas, kas kristī svētajā garā. Kungs, un es tev pateicos, ka trešdien, vakar, ceturtdien un šodien
ir bijusi tava vārda mācība, kungs, un es ticu, un es saslēdzu ticību ar ikvienu tieši tagad, kurš nav saņēmis vispār svētā gara kristību, saslēdzu ticību ar tiem, kam jau ir, bet ka tu, Tēvs, vedīsi tālāk, vedīsi augstāk svētajā garā, ka tu atraisīsi debesu valodu, ka tu runāsi noslēpumus, aleluja, un ka tu ievedīsi šajās dažādajās mēļu dāvanā, atraisot, aleluja, atraisīsi pravietisko vārdu, aleluja, pravietojumu gan priekš savām dzīvēm, gan priekš tuvākā, gan priekš kāda kaimiņa, un, protams, priekš mūsu tautas, un, kungs, es tev pateicos Jēzus varnajā vārdā. Ora basiti kīri kentora, rikīri kentora, un sāc lūgt sitiri rekere kentora, ora narara setere resotora rokora kentora, ora baralara setere rekete kere kungs. Slavēts lai tavs vārds, slavēts lai tavs vārds, slavēts lai ir tā kunga vārds, slavēts lai tavs vārds, slavēts lai tavs vārds, slavēts lai ir tā kunga vārds, soranere so, serenore so, serenore so, sereno, serenore so, serenore so, serenore so, sereno, aleluja. Slava tev, paldies tev, kungs, par tavu vārdu, paldies tev par tavu dziedināšanu, paldies, ka kā par uguns nonāk par kādiem, kur izsalkušiem un izslāpušiem, paldies tev, kungs, ka tavs vārds turpina iesākt to darbu, ka tās važas sabrūka, prāta cietokšņi šodien sabrūk Jēzus vārdā, ka tavā vārdā ir, kungs, dziedināšana, tavā vārdā ir atbrīvošana, tavā vārdā ir apgādība, tavā vārdā ir atspirdzinājums. Paldies tev, kungs, Jēzus vārdā. Kungs, es tev pateicos par ikvienu tieši tagad, par ikvienu ģimeni, kas šeit skatās, ka tu skaties un tu pārstāvi savu ģimeni, tu pārstāvi savu dzimtu. Tu pārstāvi savu ciemu, tu pārstāvi savu pilsētu, tu pārstāvi Latvijas tautu. Kungs, un es tev pateicos, Tēvs, Jēzus varnajā vārdā. Kungs, es tev pateicos par bērniem un mazbērniem, par dēliem un meitām, par brāļiem un māsām, par mamām un tētiem. Kungs, un es tev pateicos, Tēvs, ka tās važas ir sabrukušas tieši tagad Jēzus varnajā vārdā. Un vēl pēdējo teikumu es tev pateikšu. Kungs, paldies tev, kungs, Jēzus vārdā. Tad, kad mēs lūdzam mēlēs, tad, kad mēs lūdzam svētajā garā, svētais gars mums palīdz, viņš nelūgs tavā vietā, viņš nelūgs manā vietā. Mēs viņam dodam savu muti, savu mēli, un vēl kas nozīmē, tad, kad mēs lūdzam svētajā garā, tas nozīmē, ka Dieva žēlastība ir izlieta pa šo zemi, Dieva mīlestība ir izlieta, šis ir žēlastības laiks. Un mums nav jālūdz, kungs, lai tava žēlastība nonāk. Mums ir jālūdz, mums ir jāiestājas lūgšanā, lai sātana varas sabrūk par mūsu neglābtiem un par mūsu tautu. Tāpēc, ka šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgos sirdis, ka viņiem nespīd Kristus evaņģēlijs. Un mēs kā Kristus draudzi, mēs esam aicināti lūgt mēlēs, paši priekš sava spēka un arī priekš tā, lai tās važas tiktu sarautas. Važas, un tāpēc šodien šis vārds, kas man bija no tevis pašās beigās arī no apustuļu darbu grāmatas, ka tās važas sabrūk gan par tevi, gan par tavajiem mīļiem Jēzus varnajā vārdā. Jauka tev nedēļas nogali, sveitītu tev, izbaudi, atpūtu, un svētdien iesaku, tas ir pats labākais, dodies uz savu draudzi, kur tu vari slavēt, kur tu vari pielūgt, kur tu vari ļaut svētajam garam, burbuļot caur tevi, būt lielam, atvērt noslēpumus, atklāt noslēpumus, un esi svētīts Jēzus vārdā. Āmen!